Rīga. Šķērsiela Pārdaugavā. Pagaidām tas ir vienīgais tāds piemineklis latviešu filmai. Ideja bija pašiem šķērsilniekiem, ja? To neizdomāja tur kādu kultūras ļaudis, vienkārši šķērsielas cilvēki, vienkārši cilvēki, kas te dzīvoja un dzīvo. Viņi bija tik pārsteigti par to uzmanību, kas viņiem tiek izrādīta. Un tā, kad dabūja to Eiropas Kinoakadēmijas balvu, te bija tāda sajūsma, kā Aldis, kas tur tepat joprojām vēl dzīvo, un ir meistars taisīt kapakmeņus un visādas akmeņus. Daudz neprasot, aizgāja tur uz domu, kaut ko sarunāja, kā atļaus uzlikt. Ja. 15. gada ir veidota tā trešā filma. Pēdējā, jā, 13. Jā. Nu, 12 gadi. Varbūt vajadzētu 4. filmu. Nu, man, diemžēl, jāliek jums vilties, jo nevar uztaisīt vairs 4. filmu. Vismaz es konkrēti, arī Ivars Salecki, mēs nevaram. Jo kādreiz, kad mēs šo filmu uztaisījām, tad daudz teica, zini, tādas filmas var uztaisīt pa jebkuru ielu. Nu, diemžēl tā nav. Nevar par jebkuru ielu uztaisīt. Pirmkārt tāpēc, ka iela tie ir cilvēki. Un šos cilvēkus ir labi jāpazīst. Ar šiem cilvēkiem es augu kopā no bērnības. Tāpēc, teiksim, ka Japānā to filmu rādīja, viņi teica, tāda ļoti japāniska filma, bet viņi izstāsta kā aktieru filmu. Jūs taču tā pilnīgi tik tuvu esat. Nē, vienkārši tie ir mani cilvēki, jā, ar kuriem es esmu kopā audzis un kurus labi zinu. Tie cilvēki bija arī artistiski interesanti. Ja. Tomēr ir nozīme, ja, kādi ir šie cilvēki, cik viņi atraktīvi. Ja. Ne katrā ielā sanāk kopā tik daudz interesantas personības. Ja. Un, diemžēl, daļa no viņiem šobrīd jau ir viņa saulē. Jaunie, ja pirmajā filmā viss iela bija pilna bērniem, skraidīja ar riteņiem, kliedz, tur apcēla to osi. Ja. Tagad iela praktiski tukša, ja. Nav bērnu. Un taisīt to filmu var, bet tā būtu diezgan skumja filma. Tie bērni, kas tagad ir Lielbritānijā, Vācijā vai vēl kaut kur, ja. Un vēl viens moments, kāpēc ne. Filmas autoriem vajag emocionālu stimulu, lai kaut ko darītu. Šobrīd es gribētu taisīt filmu par Rīgas centru. Ja? Man ļoti uztrauc, ja, tas Rīgas centrs. Ja? Nu, man vienkārši sāp sirds, kad es redzu tās vietas, kur pagāja mani jaunība, un tur ir netīra loga aizklāta ar papīriem vai palagiem. Ja? Man gribētos ar šādu filmu, varbūt, es jau nedomāju, ka kino var kaut ko mainīt, bet tomēr ieiet tai mirstošās pilsētas nervu sistēmā un ar kaut kādu elektrošokeru, kinošokeru, kaut ko atmodināt, ja? Atmodināt arī politiķus. Ja? Kā talantīgai tautai mums vajadzētu tikt galā vienreiz ar savu valdību un ievēlēt savu valdību. Un lai valdība uzņemtos un Saeima atbildību arī par to, kas notiek katrā tādā Latvijas šķērsielā, ar to brīdi mēs varētu uzskatīt, ka Latvijā sāks iedibināties demokrātija.